Nu, turpināsim. Pārraidi otrais puslaiks ir sācies jau diezgan aktīvi uzreiz. Kamēr kolēģis mums ir aizgājis medīt protokolu, sekosim spēlē. Šeit ļoti pārliecinoši aizsarga sadarbība ar vārdsargu. Bumbu palaiž, zinot, ka tur vārdsargs gatavs viņu uzķert. Jā, tātad es domāju, ka tas īsti brīži mēs tiksim pie spēles protokola un varēsim vismaz zināt, kur spēlētāji guva vārtus. Un tagad Džavar atkal uzbrukumā. Tas nebija iespējams īpaši ļoti labi komunikācijas starp vārdsargu un spēlētāju, bet galvenais mērķis ir tāds, ka vārti netika gūti. Es domāju, tas ir galvenais, bet ir stūris. Tas Varam izstāst, ka pārtrauc, ka stūris sitieni notiek tikai uz šiem vārtiem. Jā, tas ir interesants. Ļoti daudz arī skatāmies, ka stūri sitieniem spēlē 69. To bija bīstama spēle ar augstu pacelt kāju. Jā. Tas bija ļoti augsts spēlēt kāju. Vai te izdevās tikt pie Jā, viss kārtībā. Mēs zinām, ka divus vārdus ir guvis Džavara spēlētājs ar 9. numuru. Raimonds. Tur papīra kvalitātes dēļ nevar nolasīt ļoti precīzi. Nikmanis varētu būt. Es ļoti atvainojos. Reiz 9. numuram, jo es neprecīzi izlasīju. Jā, Raimonds Nikmanis. Es domāju, ka nākamajā mēs noteikti apsīsimies precīzo pieteikumu internetu vietnē. Šeit izspēlē ļoti labu uz vārtiem. Bet šobrīd, tas ir Raimonds Nikmanis guvs jau dubli kā futbola vārdiem runājot. Vai viņa kolēģis Sandijs Ūdrs ir atzīmējies ar vieniem vārtiem. Pirmajiem, starp citu. Laikam pirmajiem. Nē, labi. To mēs arī nopietni. Tas varbūt arī nebūtu izšķiroši svarīgi. Šobrīd viss statistika pēc tam būs tāpat vietnēs oficiālajās visiem pieejama. Tikmēr Džavars turpina kontrolēt spēles gaitu otrajā puslaikā. Jo viņi sākuši ļoti aktīvi. 9. numurs izskatās, kad ir tendēts uz hat-trick šodien, ko viņam pagaidām nenovēlam. Lai spēle būtu interesanta. Vai būtu vēl cīņa par uzvaru pie 0-3 tādu vēl. Pastāv, protams, pastāv. Tikpat ātri jau mazāk, bet tomēr pastāv. Šobrīd tagad atkal kārtējs stūrsitiens. Un atkal arī 69. numurs spēlē galvu ļoti daudz. Viņš iesaistās šajās gaisa cīņās, vai mēģina iesaistīties. Bet šobrīd diezgan nospieduši Džavara pārsvars. Ļoti labs centrējums. Fantastisks centrējums un tikai, jāsaka, laikam aizsargu blīvums tajā konkrētajā kvadrātmetros, bet tur bija Džavara uzbrucējs, kurš ļoti centās noslēgt piespēli, bet šoreiz bišķi pa daudz. Tur bija aizsargi, kur bija tieši arī, jāsaka. Tātad tautu izmetējs mums izskatās, viņam ir 10. numurs, vismaz viņam tika atstāta bumba. Viens no otrā puslaika ratajiem apvienotās enerģijas uzbrukumiem. Šobrīd mēģināsim nedaudz vairāk just līdz viņiem tīri sautīgos nolūkos. Varbūt nē, bet tīri, lai. Tas nebija domāts, ka mēs būtu, ieinteresēti veidā šajā spēlē. Nekādā veidā, bet 4. numurs sastopās ar diezgan labu aizsardzību. Un šāds tas bija tāds. To būtu nevarētu definēt par vieglu treniņu sitienu. Tas tāds. Es mēģināsim marš tagad pielāgojumus. Tehniskos pielāgojumus. Spēles gaitā. Un tas bija diezgan asa spēle. Kārtējais stūra sitiens uz pa labi no mums esošiem vārtiem. Man liekas, pa kreisi no mums esošiem vārtiem ir bijis tikai viens, kamēr šeit jau kādi 7, 8. Vai būs sitiens? Sitiens ir. Spēlē kāju ļoti netipis. Bet spēlē pārliecinoši. Atspēlē aizsargam uzreiz. Kamēr tu neielaidi vārds. Jā, tieši tā. Visu var saukt par. Tieši tā. Vai ir bīstams pretuzbrukums? Tās kādās jau var izveidoties, ir 1-2. Mūs gaida. Pakritīšu te. Un tagad stūra sitiens arī uz
pa kreisi no mums esošiem vārtiem. Nu. Ceram uz rezultatīvu izspēli. Nebija slikti. Vārtu virzienā šādi mēs varētu. Bīstam. Vārtu virzienā, spiediens bija spēcīgs. Tāds augšu pejošais, tēmēts kaut kur virs augšējās pārlikņa gūt vārds, bet tas nebija precīzs. Bīstam spēlē viens no balsta aizsargiem, paliekušiem aizsargiem ar bumbu pret 2 uzbrucējiem ļoti bīstam, bet šoreiz viņu beidzās veiksmīgi, viss šis kritiens, viņš paspēja izsist. Bumba ārpus laukuma. Ļoti mēģina arī kvalitatīvi spēlēt arī apvienotā enerģija. Spēlētāji. Visu laiku gribās saukt viņus pa apvienotajiem Arābu Emirātiem, bet nezinu, kāpēc. Laikam man tāds ir. Būs 9. numurs ļoti. Tu sapinās it kā kājās, bet ļoti bīstams. Ļoti bīstams. Vien brīd likās, ka viņš jau nekontrolē visu bumbu, bet jau ir atpakaļ, jau bumbu spēlē un uzbrukums jau ir uz otriem vārtiem. Ļoti no vārtiem uz vārtiem ir notiekoša spēle. Paskatīsimies. Nē, viss ir novērsts atkal aizsargi, paspējuši atgriezties, neskatoties to, ka vien brīdi likās, ka ir pārstāds, bet ir aizmirsuši vienu no uzbrucēju. Vienu apvienotās tas bija žēl. Tas bija ļoti laba vārdsarga spēle. Džava varbūt glābus no vārta. Zaudēšanas, jā. Tieši tā. Ļoti labs sitiens, mazliet tikai garām vārtu stabam. Principā ir pienācis pēdējais mirklis, lai apvienotā enerģijas komanda sāktu izmantot dabas apstākļus, laika apstākļus, jo es pieļauju, ka Džava ar vārdsargam ir krietni grūtāk kontrolēt situāciju, jo arī viņš ir bez kepona. Tāpēc es teiktu, ka šo viņš nebūtu atvairījis, ja vien tas būtu nedaudz precīzāks. Jā, tāpēc Mēs mēģināsim kolēģi mainīties mazliet ar runāšanu. Ne tā ziņā, kad mēs mēģināsim viens vairāk pievērst uzmanību tieši laukumā notiekošiem ar kameras prizmu un otrs, teiksim, ar šiem komentāriem bagātināšu spēli. Jo es pagaidām jāatvainojas, mēs aizraujoties pašiem vērojot ļoti interesantu spēli un vēl viņi komentējot, aizmirstam arī par tehniskā nodrošinājumu nepieciešamību. Katrā ziņā skaidrs ir tas, kad būs beigusies šī kārta, noteikti mēģināsim aptaujāt ekspertus un noskaidrot, kā saules spožums, spīdums ietekmē vārdsargus, jo es pieļauju, ka tādiem arī amatieru līmenī tomēr vārdsargi domā par šo spēles aspektu un kāds atsaucās. Var jau būt, ka tas nemaz nav tik svarīgi. Tu tomēr kaut kādus gadus ar to futbolu nodarbojies profesionāli, pusprofesionāli vai kaut vai labā amatieru līmenī, tad varbūt acu zīlītes pierod un tā kaut kā tam līdzīgi. Mēģināsim noskaidrot. Vai te atkal kārtējais stūrsīties varētu būt uz tiem vārtiem? Jā, tā izskatās. Tā ir tiešām. Tur tagad pamatīgi mums spīd saule objektīvā, bet tas nekas, tur ir galvenais notikumi ir redzami, vārti ir redzami. Cīņa diezgan nepārliecinoša, bet turpināsim. Viņš labi galvenais, ka turpināt cīņu un arī drīz šo bumbu arī izcīdīt. Jā. Kā tagad raksturot? Ļoti bīstam grēkoja šīs izspēles. Ir ļoti bīstams un atkal visnotaļ nepārliecināšu. Kāda no šīm kļūdām noteikti viņam var būt izšķiroša. Varbūt ir pagaidām negluži spēles gala rezultātu noteikšanā, bet vismaz zaudētos vārtos viņi noteikti var rezultēties. Kāda šeit pieņems tiesnesis lēmumu? Tiesnesis nozīmē soda sitienu uz apvienotās enerģijas vārtiem. Džavara spēlētājs ar 13. numuru pieceļās. Izstāsta, ka tas ir bijis diezgan sāpīgs pārkāpums pret viņu. Viņš arī izpilda soda sitienu.
Tikai mazliet. Tas bija tuvu, jā. Tas tikai mazliet pietrūka. Džavaru uzbrucējiem, lai noslēgtu. Bet labi, tā tad vēl kaut kāda daļēji, bet intriga pastāv. Tā atkal kārtējā izspēle. Bet, ja tā pavisam godīgi, tad pirmajā puslaikā enerģija izskatījās labāk. Šobrīd enerģija ir apsīkusi un... Varbūt tiešām to rezultējās tas maiņu, tomēr nepietiekama maiņu skaits un fiziskā kondīcija nav tāda, lai varētu izsekot Džavaru kombinācijām. Vai arī tieši Džavari tieši izdarījuši secinājums. Tieši tā, ka 3-0 nav īsti pieteikuma un tā situācija nedroši. Daudz bīstam uzbrukumu uz viņu pusi un atkal kļūda, bet šeit neapstrādā. Džavars ātri iet uz priekšu. Labi izspēle. Jā, mēs knapi tiks. Šobrīd izspēles ir tādas pretī vārtiem. Un, savējam, šķiet knapi savējais, jā. Jā, cilvēks noteikti spēlē kā aizsargs. Par to noteikti vakarā varēs aprunāties par šo epizodu. Labi, ka šī epizode nebija izšķiroša pagaidām. Vismaz tā izskatās, bet iespējams cilvēks spēlē kā aizsargs. Pie 2-2 tas varētu būt krietni sāpīgāk, bet pie 3-0 es domāju, ka spēlētāji par to pasmiesies. Parasti spēles epizode, nekas vairāk. Spēcīgs sitiens un no tāda izvairīties tur jābūt ar supervaroņu spējām. Supervaroņu spējas noteikti ir tās, kas nepieciešams apvienotās enerģijas komandai šobrīd, jo laiks ir palicis es domāju, ka gaužām maz. Varētu būt pusi no otrā puslaika, respektīvi 12-15 minūtes, un kur laikā ir jāgūst 3 vārti. Vismaz 3, lai kaut kādu paņemtu aktīvā kaut ko no šīs spēles, tāpēc jā, ir vajadzīgs kaut kāds nedaudz, neteiksim, bet labāks sniegums kā līdz šim. Varbūt veiksmi arī. Vai mēs nevaram runāt par savu veidu likumsakarībām, jo arī šeit otro puslaiku, tāpat kā pirmo Džavars sāk ļoti aktīvi. Pirmajā tas reiz rezultējās 3 vārtos, otrajā tas pagaidām nav rezultējies. Šobrīd viņi... Jā, bet ar ko es gribēju teikt, kad spēle šobrīd, kad sasniedz ekvatoru otrā puslaika laikrāds, tad spēle atkal izlīdziņas lēnām, vismaz nomieris. Varbūt viņi cenšas spēlēt vienkārši bez kļūdām. Jo, Varbūt tiešām, jā, viņi sākums ir ļoti ass uzbrukoši, un pēc tam viņi sāk spēlēt vienkāršāk. Izskatās, ka apvienotā enerģija no 5 laukuma spēlētājiem 2 vairs vispār neatgriežas aizsardzībā. Tāpēc, viņiem noteikti ir uzbrucējs viņiem tā ir jādara. Viņiem ir jādežūrē un jācer uz veiksmi aizsardzībā. Tieši tā. Viņi arī ir izteikti iespējams uzbrukuma spēlētāji, un viņi tieši tā, viņi gaida labs moments, lai varētu ātri aizskriet ātros pretuzbrukumos. Jā, tieši tā. Viņiem iespējams šobrīd vairāk nav tik būtiski, vai jau tik būtiski, vai šajā situācijā ir 4-0 vai arī kāds šobrīd 3-1. Izskatās pēc kārtējā stūra sitiena uz apvienotās enerģijas vārtu pusi. Nu ko? Bet šķiet, šis bija pārāk zem, diezgan viegli. Šķiet, ka neskatoties uz ļoti daudziem šiem stūra sitieniem, uz tiem vārtiem, bet neviens nav bijis. Nu tagad bīstam, tiešām bīstam. Pēdējā iespēja. Viens no šiem uzbrucējiem standarta, vai viņš atspēlēs, ne, viņš pats mēģina, iespējams, varbūt par daudz jau sagaidīt. Visi Džavara aizsargi 3 gabalu spēlē pret viņu. Protams, šādā epizodē ir ļoti grūti, jebkuram uzbrucējiem, lai kādu līmeņu ir apspēlēt. Protams, reiz 3 uzbrucējus. Un Džavara izvēlas vienkāršāko variantu, redīt bumbu ārpus savas laukuma gala līnijas, kas rezultējās stūra sitienā. Šeit mēs esam tikuši ar koku. Ko apstādīju mazliet iefilmēšanā, atkal tas bija nedaudz tehniski grācīts, bet tas viss ir novērsts. Nē, tā ir medus maize. Džavara vārdsargam. Šis ir ļoti bīstams. Ja te nav 4-0, tad es esmu foršs džeks, jo 4-0 nebija labi, kas nepateica. Nespēja nekādas apsolījumus dot, bet kādā ziņā šādi
šādā situācijās vārti ir jāgūst izjot 3 cilvēkiem pret 1 vārtsargu. Bet labi. Viens aizsargs gan taisnību sakot ar figurē, bet... Nē. Sitiens ir pāri un bumba lido pie suņa. Iespējams, varētu viņam nodot citu bumbu. Paskatīsimies, kā ar suņu savaldīšanu veiksies apvienotās enerģijas vārtsargam. Džavar vārtsargs labi tik galā. Labi tik galā. Viņš uzreiz vienojās ar viņu. Īsti grūti pateikt, vai viņam kabatē kāds kārums uzreiz. Šeit tika izmantots ātruma veklības īpašums. Es teiktu, ka vismaz šī komponentē apvienotās enerģijas vārtsargs ielika vienā setā. Jo viņš izmantoja ātruma veklību. Viņš reāli bumbu ievadīja atpakaļ laukumā. Protams, viņam arī ir jāsteidzās daudz vairāk nekā Džavar komandai un tās vārtsargam. Šeit ļoti precīzi nospēlē. Izskatījās, ka diezgan bīstam, bet ļoti precīzi. Un noslēgums sitiens. Nē. Viņi sāk pieturēt bumbu, mēģina izspēlēt jau līdz drošiem vārtiem. Labi priekš enerģijas pušiem. Šeit bija sadursme, bet spēlētājs paliek zālēnā, bet uzbrukums turpinās, jo bumbai bija jāpaliek Džavar, bet apvienot enerģijas sit iespējams ārā. Vai to izdarīs iespējams Džavar, kamēr, jo jūs savāināt spēlētājs, tomēr, es domāju. Nē, šis spēlētājs augšā kājās un uzbrukums turpinās attiecīgi, bet tajā pašā laikā arī apvienotās enerģijas puiši mazliet izsist no rītuma bija, bet tagad redzam, ka spēlētājs ne tikai augšā, bet viņš ir spējis jau skriet un darboties ar bumbu. Un iespējams viņš pat ir gatavs gūt vārds, atriepties par šo te sāpīgu epizodu. Vārtsargs spēlē mazliet. Iespējams tā ir viņa lielākā kļūda šodien, bet Jā, bet salīdzinoši ir tik niecīgi. Viņš sakoncentrējās un novērs jūtu, bet mazliet nepārliecinoši apvienotās enerģijas bet es domāju, ir nieks. Šobrīd jau lielākā intriga ir, vai enerģija gūs godu vārds vai negūs, jo šeit tiešām viss cieņa aizsargiem. Džavar tiešām mēģina jau izkombinēt uz tukšu vārdu stūri vai tam līdzīgi, lai kā jau spēlēt uz skatītājiem, jo šobrīd netiek izdarīts sitieni ļoti labās situācijās. Tiek meklēts kaut kas vēl īpašāks. Jā. Kaut kas īstam futbola gardēdim baudāms, bet varbūt. Bet kādā ziņā viņi to var atļauties. Viņi ir vadībā ar 3 punkti, principā. Jā, izskatās, ka ir viņiem kabatā. Ko mēs jau secinājām, jo puslaikā viņi tiešām spēlē lēnāk praktiskā, bet ar ātriem izrāvieniem. Viņi diezgan veiksmīgi kavē pēdējais aizsargs. Bet uzmini, kas notiks. Jā, stūrs sitiens. Protams, kārtējs. Jā, mazliet pietrūk. Šobrīd jau pat veiksmi diezgan jau sāk palīdzēt apvienot enerģijai, izvairīties no vēl lielāku zaudējumu. Un atkal mazliet, bet tikko pareizi par veiksmi, bet cik neveiksmīgi bumbu atsitoties, bet šī sēdz augšpus tomēr pārvaļās pāri. Fonā, starp citu, mēs varam redzēt, ka ir ieradusies jau abas divas nākamās spēles komandas, un šeit varam redzēt zaļos sporta tērpos tērptās ugunsdzēsēju komanda, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta pārstāvji. Puiši jau sparīgi sildās, gatavojas komandai. Spēlē, bet labi pievēršamies vēl atpakaļ. Tas bija ne tas, šobrīd viņiem būs 50 minūtes laika, ko parādīt savas prasmes spēles laikā. Penders, es samērtos uz nākušo posmu. Penders spēlēs. Un Penders Ivo un Fiļu. Fiļu ir atkārt? Jā. Viņš tad dienās strādā dažreiz samērtos. Kamēr šeit mēs apspriedāmies arī ar valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienesta pārstāvi par šīs spēles iespējām, jo ļoti interesants epizods norisēja vārtsargs. Izmantoja visas līdzekļus, lai atvairītu bumbu, tie ir galvu, pieri, viss deguni iespējams pat spēlē. Bet tā ir viss tam vārtsargam. Bija pilns kontakts ar seju. Laikustība ar rokām, bet īstenībā atcīt ar galvu. Jā. Neviens tā negaidīja. Tas reiz viss uzbrukums. Bet īstam vārtsargam, protams, tā ir jāspēlē. Viņam jāizmanto pilnīgi viss iespējami un neiespējami dažkārt līdzekļi, lai atvairītu bumbu un nelaistu to savos vārtos.
Tiesnesis jau skatās pulkstenī, kas nozīmē, ka viņš ir gatavojās dot fināla sirēnas, fināla svilpi un iespējams mēs šobrīd baudam pēdējos uzbrukumus Džavaru izpildījumā, kuri gan ir tādi visnotaļ bezaubaini, jo manā skatījumā galvenais ir, ko viņš šobrīd grib izdarīt, ir pasniegt dāvanu savam vārdsargam savas spēles veidolā. Jā, otro pēc kārtas. Tas ir ļoti labs rādītājs, ļoti labs. Viņiem... Bet viņš ir ļoti pelnīt, ļoti labi spēle vārdsargi izpildījumā. Tas varētu būt lielākais gandrījums šodien. Un viela pārdomām par izšķērdētajām epizodēm, it sevišķi otrajā puslaika izskaņā. Pašiem? Jo tomēr... Visādi jau var būt, ir 2 api turnīrā un, gadījumā nākās skaitīt iesis to vārdu bilants kādā brīdī. Šis var izrādīties zīmīgs faktors. Varbūt šeit mazliet spēlē pašpārliecinātības vēlniņš, kas uzskata, ka viņam šāds vajadzības nebūs, bet to mēs redzēsim. Noteikti šīs te viņa uzvaras noteikti pārējām komandām piedos īpaši, kā sacīt, garš spēlē pret viņiem, pret līderiem, tas vienmēr ir. Un parādīs sevi labāk. Labi, bet tagad bīstam izspēle pie vārtiem. Jau atkal mēģina izspēlēt uz drošiem vārtiem neizdara sitienu. Ļoti labā epizode, 10. numurs. Bet Bums saglabā. Ļoti pārliecinoši Bums kontroli. Hat-trick būs. Tas bija ļoti. Nezinu, no kurienes iznira 7. numurs. Bet vārdsargs nospēlēja šoreiz. Jā, šoreiz ļoti pašaizliedzīgi. Es negribētu teikt ne bez veiksmes palīdzības, bet viņš izvēlējās precīzu vietu un super. Praktiski uz gala līnijas apstādināja bumbu starp kājām. Tāds arī neredzēts. Prijoms, ļoti pašaizliedzīgs. Bet galvenais sekmīgs un skatītājiem interesants. Protams. Šeit atkal ir pārkāpums. Varam redzēt, ka pēdējās minūtēs apvienot enerģiju vairāk pārkāpt noteikums, vai tas tāpēc, ka viņi fiziski netiek līdz spēlētājiem, mēģina jau taisīt izklipiens. Nē, vārdsargs elementē. Bet izskatās, ka abas komandas iespējams pat gaida beigas. Tas vispār varbūt nav pareizi, jo šobrīd ļoti daudz brīvu sitienu iet pa apvienotās enerģijas vārdsarga vārtiem. Tikai viņa meistarība glāb viņas arī, un arī varbūt mazliet pašpārliecināti Džavaru spēlētāji, jo nevajadzētu aizsargam pieļaut tomēr šādi jānospēlē līdz beigām. Lieliski iespēja. Un, viņi gūst pirmos vārtus. Ja otrā puslaika beigās gūst vārtus. Kurš spēlētājs kādu spēles numuru? To mēs precizēsim. Trešo numuru, man šķiet, numuru spēlētājs guva vārds. Lūk, pie kā noveda Džavaru komandas pašpārliecinātība. Un rezultējās tomēr ielaistos vārtos. Raivs Knoks ir goda vārdu autors un visu cieņu malāts. Jā, patiesībā, ja mēs runājam par to, ka laiks būtu mazliet vairāk, 2 vārdu pārsvars jau varbūt nav nemaz tik drošs. Vēl pār šādas epizodes un rezultāts jau paliek jau tāds bīstams. Pilnīgi pietikt ar 1 vārtiem, lai Džavaru puišas sanervizētos pa īstam un pieļaut vēl kādu tieši tā. Katrā ziņā vārdsargam viņa dāvana noteikti nepasniedz šodien. Tas ir diezgan skumjš. Es domāju, ka tas bija zināms trieciens viņu pašpārliecinātībai. Iespējams, jā, viņam. Ko viņi var kompensēt. Bet vai viņiem tagad pietiks, viņi, protams, varētu mēģināt gūt vēl kāds vārds, bet vai viņiem pietiks apņēmumi tagad aizskriet un gūt šos vārdus, jo viņi jau mazliet bija tā kā nomierinājušies. Kādā ziņā atkal Bums kontrā pārgās viņiem pēc ielaistiem vārtiem, viņi to parāda, ka tomēr spēle, ka viņi tas kontrolē. Bija negadījums. Jā, iespējams arī tā, bet mums nevar noliegt, ka tāda bija. Un vēl viens bīstams moments, būs sitiens, piespēle. Bumba iet drusciņ garām vārdi. Kādā ziņā nevar noliegt to, ka tā no paša sākuma apvienotās enerģijas puišu taktika, kad viņi mēģinās spēlēt šiem pretuzbrukumiem, ka šeit ļoti spilgti izpildījās, kad aizskrien. Mums šeit 2-1 vārdsargi, bez neviena aizsarga. Visam godīgi saka, tad panākumiem tas vainagojās tikai tad, kad
Džavars laikam jau tomēr pārlika, neteiksim neitrālajā, bet vismaz koncentrēšanās ziņā viņi tiešām ielika neitrālajā pārnesumā, ja ne ātrumu. Uz kuru pusi, jā, šeit būs interesants tiesnešu lēmums, kam tiks atstāta bumba. Džavars ļoti nesteicīgi. Jā, tur meistarīgi vilcina laiku, jā. Kā man pārtraukumā pačukstē tiesnesis, tad šādos gadījumos pulkstenis tiek apstādināts principā arī pie šāda rezultāta, kā Jā, un viss mēs dzirdam gala svilpi, tātad gala rezultāts nozīmē 3-1. Džavari, izcīnījuši laikam jau, ka pelnīt uzvaru, bet katrā ziņā spēle bija interesanti, toties puslaiks noteikti, un apvienotās Savienības puses darīja visu, ko. Malači, viņi guva godavārds. Protams. Labs spēle. Labākā noskaņojumā nekā pēc pirmā puslaika dodās Jā, droši vien labi. Es domāju, ka pelnīt šobrīd atpūtā. beidzam. Viss labi.